pirms tam te jautri pačalojām, un Laura, tev ir kāds ļoti tāds ekstrēms stāstīns par korāļiem un par gandrīz Titanika cienīgs. Jā, par korāļiem bija interesanti, jo korāļi vispār ir aizsargājami Ēģiptē. Viņus nedrīkst nelīdzi ņemt, un tādēļ tā jūra ir īpaši krāšņa. Pirms pēdējā dienā mēs izbraucām ar kuģīti, kuram ir stikla dibens. Un tur arī visādas tehnikas, kā viņi tās zivtiņas pievilina, lai visi varētu nobildēt. Un atpakaļ braucot, mēs nobraucām tik tuvu korālim, ka mēs uz viņu vienkārši uzsēdāmies. Un tad tur bija visādi pūliņi dabūt viņu nost, bet beigās viss bija kārtībā. Un tad tev vēl viens stāsts par tuksnesi. Vispār tev jautri gājis ir. Nē, jautri gājis, jā. Viena reize un tāpat vienkārši brīnišķīgi. Piedzīvojumi bija gana. Braucot pa tuksnesi, jā, viņi vispār ļoti mīla visu filmēt. Gan uz tā paša kuģīša viņa filmē, tur emocijas, wow, kā cilvēki pie tiem stikliem pielipuši un pēta zivtiņas, gan arī tuksnesī. Mums vispār gida palīgs bija fantastisks. Likās, ka video būs kaut kāda, nezinu, foršākā filma. Viņš tur lēkāja pa klintīm un beigās mēs tomēr nopirkām to video. Nu, neviens tā īsti neņēma. Mums bija interesanti, jo visa diena tomēr nebija tikai 15 minūšu izbrauciens. Un tagad mājās skatāmies, sākumā aiziet kaut kādi 90. gadu attēli, it kā no jūras dzīlēm, un pēc tam tāds ļoti interesants video, it kā arī no 80. 90. kamera tev būtu filmējis. Es domāju, viņš varēja droši ar telefonu filmēt, un tur nebija nesamontēts. Nu, ļoti nelāks video bija beigās. Nu, jo tā kamera bija tik iespaidīga, ka likās, ka būs forši. Bet viņš savu darbu padarīja, viss kārtībā. Tik tālu, jā.